Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, masu medijos izskanēja informācija, ka valdības slēgtajā sēdes daļā, lemjot par 2011. gada budžeta papildus konsolidācijas pasākumiem, ir apspriesta versija, ka no sociālās apdrošināšanas budžeta izmaksājamo pabalstu griestus iespējams saglabās līdz 2015. gadam, bet nevis līdz 2012. gadam, kā tas ir paredzēts likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. līdz 2012. gadam. Mūsu frakcija uzskata, ka sociālās apdrošināšanas pabalstu griestu ieviešana jau sekmē ēnu ekonomiku un neveicina darba ņēmēju veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnajā apmērā, kā arī negatīvi ietekmē demografiskos procesus. Tamdēļ pagarināt šī likuma normu nebūtu liederīgi.